Sveiki, sveiki! Šis man būs jau 4. stāstiņš par manu kā coachinga pieredzi, kā klientei. Un šonedēļ, paturpinot 3. stāstu par to, kas notiek starp sesijām, šis video būs īsāks nekā citi, burtiski 3 minūtes, jo es sapratu, ka man ļoti gribas izcelt to būtiskāko, kas man palīdzēs ir turēt to fokusu, par kur es ļoti daudz runāju iepriekšējā laiviņā, iepriekšējā stāstā, 3. stāstā. Un mans coach, tas bija treniņa programmā, pašregulācijas coachinga programmā, trenere, kā coach man uzdāvināja brīnišķīgu jautājumu, kas ir tas kvalitatīvais minimums, kas dod maksimālo rezultātu. Šis jautājums viņai dzīmā radās klausoties manā atgriezniskajā stāstā par to, kā man gājas pa nedēļu. Un tas ir saistīts ar to, ko sauc, ko daudz pazīst kā Pareto principu, kas ir tie 20%, kas var iedot 80% rezultātu. Tā vietā, lai mēs māļamies, kuļamies, 80% daram, bet dabūnam tikai 20% rezultātu. Un es dzīvoju ar šo jautājumu principā nedēļu, tas ir tas, kas notiek starp sesijām, un nevis vienkārši, kas ir tas minimums, bet kas ir tas kvalitatīvais minimums, lai iegūtu maksimālo kvalitatīvo rezultātu, pie tam manā gadījumā vēl tādos stresa apstākļos. Un kas man ļoti iedeva enerģiju, ja es runāju par vitālo enerģiju, spēku, un vispār tādu enerģijas resursu, tad tas bija fokus, bez izsijāšanās. Es tiešām šonedēļ tīpaši, es esmu novadījusi coachinga pamatus, es esmu novadījusi astropsiholoģiju meistariem katru 3 dienas, katru rītu, tā kā es vadīju kaut kādas mācības citiem, es esmu bijusi pati mācībās, tikko es esmu pēc gandrīz 3 stundu mentoringa jaunajiem coachiem, un tas ir ļoti intensīvi priekš manis, ļoti intensīvi, jo paralēli es vēl gatavoju materiālu, paralēli es pildu mājas darbus, eju savu tādu refleksijas un transformācijas procesu, atbalstu cilvēkus, un tas ir Bet es sajūtu, kā šis te bez izsijāšanās, un tā ir tā spēja, tās mazās lietiņas, kur sanāk izsijāties visādos čatiņos, vai arī, teiksim, es kaut kur novilku robežas, ka šitās lietas, piemēram, aprīļa prognozi, es uzrakstīšu, nebūs viņa 31. martā, es viņu uzrakstīšu tad, kad es šīs te lielos vaļus, lielos projekts, kas ir tas mans fokus, kad es izdarīšu. Un es piedzīvoju, ka wow, cik ļoti tieši šis te, ka es neizsijājos, bet ka es esmu tajā fokusā, cik ļoti tas ietekmē resursu stāvokli un īstenībā arī baro un dod to man enerģiju papildus tam visam jau, ko es daru, lai es esmu šajā enerģijas resursā. Un kas man palīdzēja, kā es sapratu, turēties pie tā fokusa, pie tām prioritātēm, jo es vispār neesmu tāds cilvēks, kas ir pa dzīvi ļoti pieturētos fokusā, prioritātēs, jo man patīk tās kombinācijas, un risks tam ir tas, ka tā kā notiek šī izsijāšanās, un ka ir pa daudz visa kā. Un tad beigās, nevis tas, ka nav rezultāti, bet viņi ir tādi izsijāti, un ir liels nespēks. Un pēc vakardienas apmācībām, kur tika ļoti, ļoti dziļi aizskartā tēma par ticību sev, ticību mūsu klientiem, par to, ka klientā ir viss resurs, par to, ka klients arī, ka viņš spēj pats, bet primāri ir ticība sev. Es sapratu, ka pēc vakardienas visa tā ticības stadija un visa tā atšifrējuma, kas tur ir iekšā, es sapratu, ka tā ticība ir tik milzīgi uzaudzēta, un šis te dēļ kā lielāka, par ko es tajos iepriekšējos stāstos runāju,
šī apziņa, ka dēļ kā lielāka, plus šī ticība, tas dod to resursu drosmei, tas dod to stāvokli, kas nevar nedarīt. Un šobrīd tas man palīdzēja un palīdz turēt šo te fokusu, kā rezultātā es nezaudēju lieki savu enerģiju, savu resursu stāvokli, man notiek, man ir rezultāti, uz kuriem es eju, gan kā cilvēks, jā, jo, teiksim, tā ir vienmēr bijusi mana pārliecība par kongruenci un par to, ka esi savu produkta produkts, kā mūsu treneri mēdz teikt, ka, lai es varētu atbalstīt tālāk jūsu procesos, man ir jānotiek ļoti lielai transformācijai manī, lai es varētu atbalstīt citus, audzēt spēku, audzēt enerģiju, būt resursu stāvoklī, man ir jāaiziet pilnīgi tā kā pašai šis te ceļš, kad es protu neatkrist kā neresursu stāvoklī, kad es protu būt šajā enerģijā, spēkā, resursu stāvoklī, paldies par sirsniņām, un noturīgi būt tajā. Tā kā tam visam tur ir tāds ļoti, ļoti balsts gan enerģētiskajā ziņā, gan, ja mēs zinātniski runājam, tad tie spoguļu neironi, ar kuriem meistars, viņš gluži vienkārši viņš translē no sava lauka, ka viņš to ir izstrādājis, viņā tas ir, jā, un tas ir sākot gan ar ticību sev, ticību tam, ko tu vai es dari, ja, un ticību, ka klientam tas ir iespējams. Nu, lūk, tā kā jā, man tāda atslēga vārdi kvalitatīvais minimums, par ko es sākumā stāstīju, fokus bez izsijāšanās, un šī spēcīgā ticība, un ka tas viss rezultātā rada to sinerģiju, kurā nav tā, ka nav tā jārūpējas par savu resursu stāvokli. Tāpat tā kā es daru ļoti daudz darbības, par kuriem es arī visu laiku domāju, ka jāuztais arī kaut kāds kopsavilkums, jo ļoti daudz visādas interesantas lietas es pēdējā laikā testēju un atrodu, kas man darbojas, kas man mazāk darbojas, bet tas vērtīgais, ko es pamanīju, ka pateicoties šiem te atslēgvārdiem, ka man mazāk izsijājās tas resurs, man mazāk viņš aiziet mīnusā, un līdz ar to man ir mazāk jāņemās, jākuļās, ja, ar tām sekām, kas būtu tādā neresursu stāvoklī. Nu, lūk, tāds ir mans 4. stāstiņš, ko man gribējās izcelt, kopsavilkt, un es eju šobrīd līdz nākamajai nedēļai atkal starp sesijām procesu un ar nepacietību gaidu nākamo nedēļu, kad mums būs nākamie etapi, un tad jau es arī dalīšos, būs noteikti 5. stāstiņš, atkal nākšu un dalīšos. Sapratu, ka man tas ir vērtīgi gan pašai, gan arī saņemu jūsu atsauksmes un atgrieznisko saiti un saprotu, ka forši ir vērtīgi. Tā kā, lai forši, kad kurš skatās vakariņš, man tagad ir ceturtdienas vakars, 19 grādi Latvijā ārā, tā kā jā, baudīšu. Atā.